Sveiki! Īsa pamācība, kā izmantot šito savilcēju ar lenti. Jebkuru mīksto lenti vai polipropilēnu, tas nav īsti ar šiem sprādzēm. Ja paņemt sprādze ar radzeņiem uz augšu un uz labu pusi, kā šeit, ja, mēs ieraudzīsim, ka viens radziņš, kas ir tuvāk mums, ir vairāk atverts un otrs ir mazāk atverts. Kas ir vairāk atverts, iet tuvāk savilcējiem. Ja? Teiksim tā, rekur savilcējs, apmēram tā būs. Vajadzēs uzlikt virsu uz radziņiem cilpiņas, ar astīti uz augšu un ar brīvu galu uz rulli. Šādā veidā apmēram. Ja? Un tas gals, kas iet uz rulli, ja, un būs uz savilcēju, tiek iziet no vairāk atvertā radziņa, ja, no šitas puses sprādzes. Jā, tā kā mēs ar labu roku ņemsim aparātu un zem šitas paplaksnes, ja, un zem naža šita apaļā, ja, iebazīsim apakšējo lentu un caur nažu un caur centrālo šito barabānu, tā kā ieliksim pašu lentu uz rulli, ja. Tā, atversim un ievilksim, ja. Vienu mirkli. Tā, izļurkājas. Tā, jā. Vispirms vajag uzvilkt cilpiņas un, bišku pievilkt ar rokam, ja, lai, nebūtu baigi lielas cilpas, ja. Tā, taisam ciet. Tā, liekam aparātu un apakšējā stripa iet zem naža, ja, un caur zem paplakses. Ja. Viss tiek darbots ar labu roku, šīs aparāts, un tiek atverts, un tāpat tiek aizsēsīts cietas. Ja. Tā, atversim nazi, ieliksim lentīti iekšā nazī. Jā, un caur barabānu, jā. Tā, viss. Tā kā viss ir gatavs, apmēram tāda veida būs jāizskatīsies jums visu tā. Un arī sāksim vilkt. Jā, tiek uzstiepts. Vispirms tiks aiztaisīts viens rādziņš, kas ir tālāks. Un pēc tam jau mazāks atvērums, ja, tuvākam radzim. Jā, tā kā ar kaut kādu noteiktu stiprību, ja, jau ir nospriegots, ja, un kaut kāds spriegums ir, ja. Tā kā, griežam tad ar labu roku, jā, uz leju to rokturi vajag, un nazis atgriezīs šito augšēju un uzreiz velkam ārā aparātu, ja. Izvilkam ārā, viss ir gatavs, jā.